Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā. Tu tomēr smaidi, jaunais nāk. Lai laimes daudz, lai bēdas garām, ar prieku sirdī gadu sāc. Mīļie mani skatītāji, daudz laimītes, prieka, veselības, labsajūtas 2024. gadā. Un tieši jaunā gada sākumā gribu jūs iepriecināt ar Rīgas porcelāna rūpnīcas servīzi, kuru es vācu gandrīz 2 gadus, pat varbūt vairāk. Tā ir Sigulda, plānsienu. Autors ir Ēriks Ellers. Ražota tā tika no 1974. gada līdz pat 1997. gadam. Siguldai dekolu ir ļoti daudz un interesanti. Nesen es dzirdēju viņas nosaukumu. Rudens Siguldas festivāls. Un ziniet, jā, arī varētu teikt tā. Skaistas dzelten brūnas ziedu lapas ar zeltījumu, kas gan nav bijis Siguldā. Un, protams, var ar šo servīzi viņu salīdzināt. Krūzīte, apakštase un kūku šķīvis. Piena kanniņa, tejkanna, cukurtrauks. Viņa ir tik mīļa un skaista. Ziniet, tas ir rokas gleznojums. Un paldies par to, ka tomēr izdevās to savākt. Un es kā trauku liels mīlulis ļoti priecājos par šo jauko servīzi. Man tā liekas, ka arī ar šo skaistumu iepriecināju arī jūs un novēlu arī jums, lai jūsu sapņi piepildās. Servīze nav Rīgas porcelāna rūpnīcas, bet Ļeņingradskij farforovai zavod. Šī rūpnīca aizsākās no 1744. gada un strādā vēl joprojām. Ražo ļoti kvalitatīvas servīzes, traukus, figūras. Saucās viņa pašreiz Imperatorskij farforovai zavod. Agrāk bija Ļeņingradskij farforovai zavod, Lomonosovskij farforovai zavod. Un interesanti ir tas, ka šeit arī ir rokas gleznojums. Šī servīze saucās Neļke, Gvazdika. Autors ir Ļebedinskaja, un tā tika ražota no 1985. gada līdz pat 1989. gadam.
Par viņu ir rakstīts, ka tas ir baltais kaulu porcelāns. Un šai rūpnīcai tik tiešām ir ļoti kvalitatīvas, skaistas servīzes. Jau iepriekš video apskatījām, kā arī kobalta tīkls, rudens ābolu dārzs un daudzas citas. Šai servīzei ir krūze, apakštase, kūku šķīvie, viņi tādi maziņi ir, lielais cepumu šķīvis, teikanna, cukurtrauks, piena trauks. Un lūk tāds zīmogs. Elfezem. Ļoti skaists, maigs zīmējums. Skaistais kobalta doma. Tumši zils, viņš paliek tad, kad ir apdedzināts. Sākumā viņš ir melns. Ar bagātīgu zeltījumu, zīmogi, elfezē, ja būtu vasaras saulīte, šis skaistums būtu daudz spilgtāks, izteikts. Lomonosova porcelāna rūpnīca slavējas jau ļoti sen. Tai ir ļoti kvalitatīva produkcija, skaista, bagātīga, interesanta un ar dažādiem motīviem. Un nobeigumā paskatīsimies, kas piedaļās eglītes sagaida jauno 2024. gadu pūķa gadu. Liels zaķis, zaķu tēviņš vai mamma, mazzaķītis, lapsa. Tās ir pēdējās figūras, kas ir nonākušas visu dzīvnieku kolekcijā. Laimīgu, mierpilnu un jauku 2024. gadu.